Tā ir tāda vienīgā vai retā vieta Latvijā, ja, kur krogus īpašnieks rūpējās par to, ka cilvēki var ne tikai labi paēst, bet arī, kā jūs redzat, viņi var arī padejot, uzdziedāt kopā ar mūziķiem, ja, jo parasti jau kādu krogus īpašniekiem ir vēlme, lai apmeklētu krogu, paēstu un vairāk publika mainītos, bet šeit ir arī doma par to, ka tas ēdiens tiek sabalansēts kopā tā līdzvērtīgi arī un domāts par latviešu dziesmām, jo latviešiem vienmēr bijis tā tradīcija, ja viņš ir krogā, tad viņam ir alus, tad viņam vajag uzdziedāt un viņam vajag arī padejot. Manis paša radīts, ir šis vārums viss, izdomāts un zīmēts, valdīts labāts viss. Manis paša radīts, ir šis vārums viss, izdomāts un zīmēts, valdīts labāts viss. Jūlija nogalē Raganas ķieģī valdīja īsti mūzikas un garšas svētki, muzikantu gardās dziesmas, pasākums, kas priecēja ar labu mūziku un iespēju nobaudīt muzikantu gatavotos ēdienus un dzērienus. Tas man ir tāds diezgan pierasta lieta, iejaukt kokteļus, kaut gan es pats diezgan maz lietoju. Bet iejaukt es varu. Tas kokteļus sauksies apmēram varētu būt tā, ka rīts ar tekilu, Raganas ķieķī, ar kokteili tekila, ja? Un otrais kokteilis ir, kamēr mūs vēl nav pārsteigusi nakts, Raganas ķieķī, otrais kokteilis, tas ir jādzer otrais, ja? Tātad dzeram vienu pēc otras, ja prasās, ņemam vēl vienreiz tādā pašā secībā, un tā līdz tam brīdim, kamēr nakts mūs ir pārsteigusies. Jo Raganas ķieķī krājumi ir ļoti lieli, un es domāju, viņi nekad nebeigsies. Lai cik jūs tālu būtu, šo dziesmu jums es sūtu, lai pāri laukiem pļavām skrien. Viens sēžu tumšā naktī un klausos dziesmu taktī, šo dziesmu dziedu tikai jūs. Lai cik jūs tālu būtu, šo dziesmu jums es sūtu, lai pāri laukiem pļavām skrīt. Pjūrkant nāk no Kurzemes Jūrmalas puses, un mums jau cieņā ir joprojām, un visu laiku vienīgi zivis. Lasīts būs. Grilēts lasīts saldā krējuma mērcē. Tur neko nevar sačakarēt, kā saka. Tur vienmēr viss sanāk. Viskaistāko meitini ņemšu pie sevis un dzīvošu mūžu laimīgi. Nīda gultis nauda gojusi, pie durvom dzārojiņš. Lai rīkšai ļauda vēņa ir silda uztobiņš. Viskaistāko meitini ņemšu pie sevis un dzīvošu mūžu laimīgi. Viskaistāko meitini ņemšu pie sevis un dzīvošu mūžu laimīgi. Mūziķiem ir ļoti daudz talantu, nav jau tikai, ka viņš dzied, ja? Viņš varbūt ir brīnišķīgs pavārs, viņš zupo var uzvārīt kolosālu olas uzcer. Un šodien redzējāt tur virtuvē, vai ne? Viņi tur atklāja tādus receptus, tādu dzērienu, saldie un kokteļi un zupas un viss kaut kas. Tūkstot vēžu nakts, tūkstot vēžu garām paiets. Tūkstot vēžu sākts, tūkstoši sapņu vējā palaist. Tūkstot vēžu sāk, tūkstot tumšu ēnu karo. Vai tūkstoši par maz, lai tevi varu saukt par savu. Muzikanti improvizēt prot gan uz skatuves, gan virtuvē. Galvenais, lai tas rada prieku. Nevar salīdzināt spēlēšanu ar šito procesu.
ar Mēs jau apkārt. paši īsti nezinām, kas mums te top. Vai saldais vai kas vēl ir? Kas saldā? Otrais. Zupa tā nebūs toties. Neko nevar zināt. Jāsaka, mīļš paldies ir Ivaram, Grantam, Misteram, jā, kurš mūs jau, jau daudz gadu garumā aicināja uz šo jauko krodziņu, un pateicoties viņam, mēs arī šodien mēģinājām kaut ko pagatavot ēst, ne tikai spēlēt, priecēt publiku, tā kā liels prieks šeit vienmēr atbraukt un pamuzicēt. Lai ritīgi ēdienas garšot, pēc garšvielām mīlestība jāliek klāt, bučus arī, protams. Jā, tā kā visi redz vēl ko kautriem. Paga, vecoza, paga, par tā jau nebija buča, tas bija skūpsts, jopkaidienā. Buču vajag, tev skūpstu iedevi, tā jau pavisam lieta, cita lieta. Buda simpeļa, buda rogona, buda tavu saveikam. Buda simpeļa, buda rogona, buda tavu saveikam. Šajā pasākumā mēs gribam piedāvāt visiem Raganas ķēķes apmeklētājiem saldu ar nosaukumu Ai vasara, es tevi smaržā jūtu. Sastāvdaļas būs zemenes, persiki, saldais krējums. Būs labi, garšīgi. Kā var negaršot mīļotu mūziķu kokteļu? Jāgaršo, ir gribi vai negribi. Es netālu dzīvoju un Raganas ķēķi apmeklējam bieži. Svētdien satiku uz ceļa meiteni ar kaulu sniediem. Acis zilas, kur tu iesi, Margarita? Takas malā zāli glāsta, slaidas brūnas vasas kājas, un kā pirmā mīlestība matu pīne guļ uz krūtīm. Apveceļas zemenīti, lauka muzikantu kapteiņa Granta bērnus, sestās jūdzes Elles Trubu un daudzas citas pēc muzikanta receptēm tapušas ēdienas un dzērienas, jo pavisam drīz varēsiet nobaudīt Raganas ķēķī. Arī mūsdienās rit dzīve krogā, apsēžas pie galda tirzē āleņa sūds. Kāds dziesmu rūds, lai tikai negrēko šo dzīvi pelēko, varu skādu brīdi aizmirst. Alus ļoti daudz un mazliet jautrības, kamēr klausu pacelt var. Rācinies līd, alu bez mītas. Kausiņš pie kausiņa šķīt. Saule kastīt, alu ielej un smīt. Lai dzīvo apviņš, lai dzīvo miestiņš, izbaudi to. Ļoti patīk. Es iecienīju grupu Zeļi. Dziesma patīk Rudzapuķi. Bieži te ierodos uz Raganu dancot. Laidons, Zeļi ir iecienīti. Piemēlītu cēgūzītes augs, bet nesasaugs. Ļausim mūsu dziesmai vēlreiz jāiet. Kamēr nakts vīnos mažuļ, kamēr vecais toni stāv, kamēr vējš vēl zvanu šūpu, saki vēlreiz vēl, kamēr karavāra ceļ, kamēr vecam sēņu šķīst, šūkstī ausī vakā toreiz, saki vēlreiz vēl. Nevar nepamanīt, ar kādu prieku muzikanti spēlē Raganas ķēķī un cik atsaucīgi viņus uzņem apmeklētāji. Ar vīru esam šeit katru sestdienu un ļoti patīk šie pasākumi. Dancojam jau, mums patīk vārds, dancojam 10. gadu, kopš ir atvērts Raganas ķēķis. Nemies, ja māc, priecīgs būs prāts, ja pasmaidīsi vēl tu šajā dienā. Simtiem reižu
zieds ir plūkts, bet šodien liekas krāšņāks tas Katru gadu cilvēki ir vien vairāk, kā jūs redzat, bet saglabājās tas kopējais kodols, tās sejas, kuras es redzu. Es skatos, tur viens šitāds vīrs atnāc, otrs ar cepuri, viens jau mājās, sveiks krastiņi jau bļauj, jau liekas, ka mēs jau 10 gadus esam pazīstami. Paga, palieciet! Bez tām biļetēm vēl ir arī taustāma balva no Klaidoņa. Šitie džeki līdz rīta gaismai ir tavējie. Kuriozi jau ir tādi, ka te paši dziedājuši arī ir. Vienreiz viens gribēja vienu dziesmu nodziedājis, neatceros, kura grupa bija, un tad paņēma tādu lielu katlu, tajā katlā piegāza ūdeni iekšā, un tad iedeva mikrofonu, es turēju ārpusē, un šis to muti tajā ūdenī iekšā un dziedāja un baigi interesants skanšlāgers, teiksim, pie Dzintara jūras, kas kur zem bija, tu iebāzi muti tajā ūdenī iekšā, viņš pilnīgi tā kā vakar favorīts jutās. Nu, tu pasniedz arī te ragansķēģi balvas un aliņas un visu kaut ko. Nu, tiešām prieks, ka Ivars piedomā, ja, viņam, ja jau cilvēkam tā ir sirds lieta, ja, un faktiski tas, ka ik pa brīdim uzlīst lietus vai nokal atsvaidzina to, nu, tas viss pieder pie Krogas dzīves. Kā lietas vienādams pirkstus, tev spīras liks, steigā iemīlētās sirds. Tikai lietas vienādams. Raganas ķēķī nekad nebūs garlaicīgi. Katru dienu šeit variet ieturēt gardu maltīti, sestdienās skan dzīvā mūzika, šeit variet svinēt jubilejas un pēties Raganas pirtī. Laba oma un dzīves prieks garantēts. Šis ir Raganas ķēķa jubilejas gads, 10 gadi, kuros gūta cilvēku atzinība un muzikantu cieņa. Tā turpināt. Brauciet noteikti uz šeieni, šeit ir ļoti garšīgi, šeit ir ļoti jautri, priecājieties un atpūšaties. Aizpād mākoņi un sapņi, kā gāja pucni garā, kurš gan tagad zinās pateikt, kam ticēt, kam nē. Meitene aiz zilām acīm, ko gan bēlies šā naktī. Nejaudis, ko šonakt satiec, reiz piederēs tev. Nepazaudēt uzticību varbūt mūzikā un teiksim, apmeklēt mūzikas pasākums, jo tā ir viena no mūsu Latvijas stiprākām kultūrām. Tā kā to nepazaudēt. Skūsti mani pirms projām tuvi, viņa teiks, viņš beidzās pirms tevis. Es nevaru palikt jau pirmasiet, bet rītu viņš beidzās ceļš. Redzēt, ka es būšu pēc tevis, jānoraut tavu apavējām. Saule un zeme tās tur mani vēl, drīz atkal pieredzēja. Lai paliekam viņas vien, ja vienās līdz. Piemēram, turēt galvu augšā un uz priekšu skatīties. Ak, šī dzīve, kā ceļka skakauna, ak, šī dzīve, kā pīpīcota, ak, šī dzīve, šī pasaules smalka, netveramā. Ak, šī dzīve, kā ceļka skakauna, ak, šī dzīve, kā pīpīcota, ak, šī dzīve, šī pasaules smalka, netveramā. Jūti, ka tu esi gaidīts. Saproti, ir viena lieta, ka tu iegriezies, ja? Tu paēdi, bet tu jūti, ka tu ieej un tu esi gaidīts. Un līdz ar to, un es domāju, ka šis gaidīšanas process un tā attieksme pret cilvēku, kurš šeit ierodās, to visi cilvēki jūt.
Raganas ķēķī vienmēr valda līksmība, dzīvesprieku, omulība un sirdssiltumu nespēja traucēt ne lietas, ne vēji, ne citas dabas stihijas. Jau šodien būsiet gaidīti Krodziņā Raganas ķēķis, lai atpūstos ar country mūzikas grupu Dakota. Nākamsvētdien Klaidoni, bet 1. septembrī spēlēs Kantoris 04. Un tā katru sestdienu. Vasaras naktīs, kad sirds sauc pēc laimes, ko cēriņos meklēt nav vērts. Šķiet, ka tu esi kaut kur un tepat tās tik saulains kā gundējais sirds. Noplukt un negribu, lai paliek ilgāk, varbūt siešas pretī tevies. Un nosācis iegūsies tavējās plaustās, jo vēlāk vēl ilgušos. Sekojiet līdzi informācijai Raganas ķēķu mājaslapā par koncertiem un pasākumiem, tai skaitā par Raganas ķēķu 10 gadus balli.